Enerģijas iegūšana un efektivitātes uzkrāšana mūsdienās kļūst aizvien aktuālāka. Fiziķis Gints Kučinskis ārzemēs iegūtās zināšanas atvedis uz Latviju, lai kopā ar kolēģiem pētītu un izstrādātu jaunus, videi draudzīgus materiālus enerģijas uzglabāšanai, kā arī saprastu, kā paildzināt baterijas lietošanas mūžu. Tas, kas man motivēja pie fizikas nonākt, bija tas, ka nodarbojoties ar pētījumiem, tu vari radīt kaut ko jēgpilnu. Tādu, kas var noderēt citiem, kas var beigās jau darīt arī pasauli par labāku vietu. Es vadu enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratoriju. Primārais laboratorijas fokus ir uz litija-jonu bateriju un natrija-jonu bateriju materiālu izstrādi. Litija-jonu baterijas ir tās, kas ir elektroauto un gandrīz visās apkārt esošajās elektroierīcēs, un natrija-jonu baterijas ir tāda vidēji draudzīgākā alternatīva litija-jonu baterijām. Mēs pētām bateriju novecošanos, temperatūras, uzlādes ātruma un gal galā arī pašas baterijas uzbūves ietekme. Otrs, mēs pētām šobrīd arī veidus, kā šo novecošanos labāk novērtēt vienkāršā veidā, neizjaucot bateriju. Tas nozīmē no trāvas un sprieguma elektriskiem mērījumiem. Šobrīd joprojām bateriju elektrodu ražošanā, piemēram, izmanto viegli gaistošus šķīdinātājus, kas var būt arī kaitīgi cilvēku veselībai. Kā mēs šo situāciju cenšamies uzlabot, mums ir viens konkrēts projekts, kurš cenšas ieviest ražošanā katoda izgatavošanas procesu, kas būtu uz ūdens bāzes tā vietā, lai izmantotu organiskus šķīdinātājus. Tas, protams, ir projekts ar vairākiem lieliem institūtiem un bateriju ražotājiem, un mūsu pienesums ir tajā pirmajā solī, kad mēs pētām šos procesus laboratorijā un tad nododam tālāk citiem partneriem. Neskatoties uz to, man ir prieks, ka mēs spējam būt daļa no šī lielā procesa. Tas tālējošais mērķis, protams, ir radīt bateriju ar augstāku enerģijas blīvumu, kas būs mazāk vai arī spētu vairāk enerģijas sevī uzglabāt, kas arī varētu kalpot ilgāk un būt videi draudzīgāk visas šīs lietas. Protams, tas nav vienas dienas darbs un tas pat nav viena gada darbs. Tie ir daudzi projekti, katrs savā virzienā, ļoti mazi solīši, bet principā tā vīzija ir tāda. Viens, ko es noteikti priecātos, ir turpināt attīstīt šo laboratoriju, lai mēs spētu būt ne tikai Baltijas līmeņa, bet arī Eiropas un pasaules līmenī atzītā pētniecības grupa. Es jau tagad runāju kā ar līdzīgiem, ar saviem Eiropas zinātniekiem, kas spēj piedāvāt konkurētspējīgus padomus un pakalpojumus Eiropas industrijai un cerams atbalstīt arī vietējos Latvijas uzņēmumus, kas šajā virzienā grib darboties. Tas, protams, ir lielākais prieks, ja kaut kas no tā, ko mēs darām, beigās var sasniegt arī gala patērētājs caur kādu ražotāju.